Šis laikam ir tas ceļš, pa kuru mūsu vecāki gāja uz skolu. Labrīt, ir 7:34 no rīta. Man nebija īsti laika neko nofilmēt mājās, jo es steidzos, ļoti steidzos. Vajadzēja paspēt apģērbties, salikt ātri somu, visu izdarīt, lai tikai laicīgi iziet no mājām. Vēl 7 no 8 gulēju gultā un domāju, braukt kaut kur, nebraukt, bet esmu saņēmusies. Vakardien neizdevās aizbraukt, jo rīta gāza lietus šajā laikā. Negribējās nekur līst ārā no mājas, bet šodien laiks izskatās, ka būs labs. Attaisnojumu nekādu. Nu tātad 7:34 no rīta skrienam uz autobusu. Man ir plāns tāds sintētisks sporta krekliņš ar garām rokām virsū, plīsa jaka garām pieturknēm, hudijs, veste, legingi, siltās zeķes. Paldies! Siltās zeķes, salīdzinoši tādas čunky biezas botas. Līdzi ir zeķes pārvilkšanai, ja gadījumā šīs paliek slapjas, ja paliek augsti. Un man līdzi ir zeķu bikses, kuras viņas varētu uzvilkt, ja būs nepieciešamība, es nezinu. Bet es domāju, mežā neinteresē, ka es stāvēšu plika dibeni. Bet ir zeķu bikses, ja gadījumā viena paliek augsti, tad man ir opcija uzvilkt vēl kaut ko, jo augšā man ir bez mazai 4 slāņi, bet apakšā ir tikai viens. Tāpēc, ja gadījumā, kas man ir līdzi, vēl viens. Līdzi man arī ir ūdens. Paldies! Ūdens, tēja, jogurti, biezpienas sieriņš, serināts batoniņš, grēfrūtiņš, grāmata, austiņas 1, austiņas 2, ja šis izlādējas. Nu, ceru, ka man pietiks šai dienai. Nav nekas tik crazy ieplānots. Bet, nu, skatīsimies, kā man ies tālāk. Esmu šobrīd Pietrā, gaidīšu autobusu uz staciju. Protams, cepuri un austiņas arī nav tikai kā aksesuāri. Palīdz arī pret vēsumu, silda bišķi galviņu un nesalst ausis. Tā kā pat ja austiņas nav pieslēgts un mūzika neskan, tad vismaz nav augsti. Tas ir baigais lifehacks, ko es atradu pāris dienas iepriekš un strādā ļoti labi. Izkāpu stacijā, iegāju mazajā veikliņā, nopirku enerģijas dzērienu, kā jau parasti, un šobrīd dodos uz takas sākumu. Jā, ja kāds nezina, šobrīd atrodos Ķemeros, oh my god, can't even say it anymore. Un es šeit nodzīvoju kādus 14 gadus, es nāku lielāko daļu savas dzīves, un jā, tik jocīgi ir tagad par šitām ielām atkal. Es esmu bijusi šeit daudz reizes pēc tā, kad es pārvācos, bet neesmu tā reāli staigājusi apkārt un skatījusies uz mājām un atcerējusies visas atmiņas un kurš kur dzīvo un kas kur notiek, un tas ir tik interesanti. Tā pašā laikā ļoti, ļoti jocīgi. Tā kā ar viens puses liekas, ko es šeit daru, ko es šeit pazaudēju. Bet tā, interesanti, jā. Ir diezgan vēsi, bet es domāju, ka kustās nav tik traki. Tā kā es par tādu zeķu biksēm padomāšu. Šobrīd esmu nogājusi jau 5 kilometrus. Pirms kādu brītiņa atradu geocache, kas šeit ir paslēgts kaut kur. Neteikšu jums, kur atrodiet paši. Esmu ļoti priecīga, ka es atcerējos par tādu lietu kā geocache, jo vienmēr es par viņu atceros tajā brīdī, kad es no kaut kādas vietas jau braucu projām. Tad es atceros, ka pareizi ir tāds geocache. Es atveru aplikāciju un izrādās, ka tieši tajā, kur es biju, ir viens vai pat vairāki bez maksas pieejami geocache. Jā, man nav pro profils, jo es viņu tik bieži neizmantoju, lai man būtu nepieciešamība pēc viņa. Bet es priecājos, ka šoreiz es atcerējos laicīgi. Jau tā, kas sākumā es apskatījos, ir vai nav. Nu, un tad attiecīgi pēc tā arī skatījos, kur es eju, lai viņi tomēr atrastu. Vismaz pašai mazais prieciņš par sevi, ka
es neaizmirsu un neatcerējos par vēlu. Ieteikums arī jums un pašai sev. Nekāpiet uz kokiem, uz saknēm, ja tīpaši, ja jūs zināt, ka vakardien bija lietus, un ja jūs redzat, ka viss ir slapšs, nekāpiet uz saknēm. Es uzkāpu uz kaut kādas saknes, kāpiet lejā vai augšā, es neatceros. Paslīdēju, protams, es nenokritu, bet nebija tālu no tā, tāpēc ieteikums pašai sev un jums, ja jūs ejat kaut kur uzmanīgi lūdzu, jo es neesmu satikusi arī nevienu cilvēku šeit. Viens kaut ko izdarīt ar sevi. Nu, ļoti labi jau nebūtu. Labi, nedomāsim, kā būtu, ja būtu vai nebūtu, bet iet lūdzu uzmanīgi, ja? Paldies! Tas laikam ir tas ceļš, pa kuru mūsu vecāki gāja uz skolu. Kā ļoti līdzīgs. Ļoti līdzīgs. Jā, nav komentāru. Tikko iznācu no turienes, tieši aizmugurējā. Kā redzat, tur nekā nav. Zināt, no kurienes man bija jāiznāk. No turienes atvainojas par manu roku, bet tāpat tās ir taciņa. Tā, bišķīt no tur. Nu labi, es negāju arī pa taciņu visu šo laiku. Tā kā nav ko vainot. Taciņas vai ne pie savām problēmām. Esam atpakaļ uz normālo cilvēku ceļu. Pakaļ normāli cilvēki pastaigājas svētdienas dienā, jebkurā savā brīvdienā. Nu labi, pastāstīšu, ko es darīju. Es nezinu, kā es izskatos, ceru, ka man nav šausmīgi netīrs kaut kas bišķīt. Jā, esmu bijusi šajā takā 7 gadus atpakaļ, plus mīnus. Un ar kompāniju draugu, kuri zināja, ka šī pa vietu un kā var iziet, kur un kā. Un bija taciņa, salīdzinoši normāla taciņa, pa kuru varēja iziet līdz, cik es saprotu pēc kartes, tie ir kaut kādi sērdīgi. Bildes no turienes man nekādas nav, vispār nekādas lokācijas no tā man nav. Man ir tikai sava galviņa, vai ne? Es atceros, ka tā bija šī taka. Un kaut kādā brīdī mēs nogriezāmies pa kreisi. Un tālāk, salīdzinoši normāla taciņa, mūs aizveda līdz šiem te, kā es pieņemu, dīķiem. Izskatījās viņi kā upe, tāpēc, ka tādi ir ļoti garani. Un tāpēc kartes izskatās, ka tie ir tie silkši pildīti. Un jā, es domāju, ka es varētu līdz viņiem aiziet. Jo, no galvenās takas bija jānogriežās pa kreisi, un tā taciņa bija šaurāka, mazāka, bet tīri ejama. Man piekusa roka, es pārslēdzos uz otru. Jā, tā taciņa, kā es teicu, bija diezgan ejama. Un es domāju, ka es varēšu viņu atrast kaut kādā veidā un aiziet līdz
līdz šiem te bīķiem pasēdēt. Tur bija tāds foršs izcirtums, klājumīņš. Mēs tur bijām ar telti un viss bija veikti forši. Lielākoties, labi, par to mēs tagad nerunāsim, bet jā, un līdz šodien es eju un domāju, ka es to vietu varēšu atrast. Un jau reizes 3-4 esmu nogriezusies pa kreisi uz kaut kādām taciņām, kas ved, un es nevaru aiziet. Un beigās es atrodu 2 taciņas, nepiemēslojam dabu, atceļam savu miskasti. Eju pa galveno ceļu, ieraugu 2 taciņas, vienu un pēc kādu brītiņu otru, kas izskatās, ka varētu būt īstās. Bet es jau 2 vai 3 biju izmēģinājuši, es jau vairs negribu tam ticēt, ka tā ir īstā taciņa, ne? Es pārēju viņām garām, un ceļš sāk iet jau pa labi, griežās uz labo pusi. Es domāju, nē, tālāk, nebūs. Bija jāiet pa kreisi. Eju atpakaļ, kāds 500 metrus. Kāds cilvēks tur ir, pēc tam pastāstīšu. Jā, tur bija kaut kāds interesants opīts ar draugas maisiņu mežu vidū. Gan jau sēņotājs, bet izskatījās aizdomīgs, negribēju runāt pat ar sevīm, jā. Bet, padomās, ka esmu maņķis, varbūt nopīsies. Tātad, jā, ceļš sāk iet pa labi, un es domāju, nē, man vajadzēja pa kreisi. Es teju atpakaļ 500 metrus, līdz tiem pagriezieniem 2, iečukoju pirmo, beidzās tādā kā klājumīņā, diezgan ātri, nav tās. Iečukoju otro, taciņu jau sāk iet, es teicu, nekāpiet uz zariem, pat neskatās. Taciņu sāk iet, jau tāda kā, aizaugušāka un tā tālāk. Es domāju, nekas. Man ir mērķis vēl aiziet līdz tiem dīķiem, ezeriem, upēm. Es jau vairs nezinu, kas tas ir. Es caur tādiem brikšņiem gāju, tādām upītēm un strautiņiem kāpu pāri. Un sākumā bija, bišķīs slapas kājas, saka, Dievs. Es centos neslapināties. Un beigās jau bija tā, ka vienkārši bija viena alga. Cik labi, ka es paņēmu tās zeķītes līdzi, vai ne? Ja nedaudz saslapināsies kājiņas. Es parādīšu to, nedaudz saslapināsies kājiņas. 3 reizes gan izmižģīju kaut ko, 1 reizi gan kaut ko izlauzu, pāris reizes gan iekritējos strautos. To viņās man roku sāp. Pāris reizes gan iekritējos strautos. Kājas, protams, jau sen ir slapis. Botas jau sen vairs nav īsti baltā krāsā. Bet, tas nekas viņām tādām jābūt. Viss ir labi dizains. Ne jau es iekāpu ūdenī, vai ne? Jā, cik reizes es neiekāpu vienkārši slapjumā. Un 2 reizes ar vienu un to pašu kāju iekāpu tik dziļi purvā. Gandrīz līdz celim. Ja nedaudz pārspīlējuši, tad var teikt, ka līdz celim, bet, nedaudz zemiņa. Patīkami, atvaisinoši, vai ne? Vismaz nav karsti šajā burvīgajā rudens beigu dienā. Un pats kronis visam. Vienā brīdī ieraugu nocirst tādu koku, viņam diezgan garš stumbrs palicis, un viņš ir nomizots. Mizēra tā kā noņemta nost. Un viņam augšā ir tāds smuks, cik es sapratu, ka tas ir speķa gabaliņš. Varbūt es kļūdos, viņš man ierakstīs, ka esmu stulba. Bet ļoti izskatījās pēc kāda speķa. Un izskatījās patīkami, jo pagājušo reizi, kad mēs palikām teltīs, man kamera noslīdē. Teltīs mēs naktī dzirdējām kaut kādas rukšķošas skaņas. Un es jau negribu sevi biedēt ar to, kur es šobrīd atrodos, bet man jālēs, ka tas bija priekš meža cūkām, jā, mednieka pēc staigā. Forši, kur es tā esmu iepūlusi ar slapjām kājām nekurienes meža vidū, bet jā, kā saka, mūsdienu jaunatne gaņos aiziet. Vienā brīdī nonācu, ak, Dievs, paskatījos uz savu džemperi no sāna, viņš ir ļoti netīrs. Vienā brīdī nonācu līdz tādā kā krustcelēm, pa labi bija zīme ķemeri, pa kreisi bija zīme kaņieris. Uz ķemeriem nebija rakstīts, cik kilometri jāiet, un uz kaņieri bija rakstīts kilometrs 200. Es domāju, ka izējot līdz kaņierim, tas būšu ļoti tuvu. Es redzēšu pašu ezeru, vai būs krapsēsties, es domāju, ok, aizies uz treneri. Un tad pa tā pašu celiņu nākšu atpakaļ un iešu ķemeru virzienā, jo tāds bija mērķis no paša sākuma. Iznāku es līdz kaņierim. Izrādās, ka viņš ir tur, bet es viņu pat neredzu. Un es būtu gājis pa kreisi, ko
ko es neizdarīju. Kaut kas iekrit ūdenī ar tādu plunkšķi. Man nobijās, es nobijos. Ja es būtu gājis pa kreisi, es izietu uz kaut kādu pilsdrupu, Kaņiera pilsdrupu taku. Un pa labi tur vēl tālāk ir paša Kaņiera taka, bet man tik ļoti tas šobrīd neinteresē. Es vienkārši, lai neiet atpakaļ to gabalu, nogriezos pa labi un ar tādu aplīti apiešu uz Antiņu ciemu, kur pēc tam savienojas arī tā pati taka, pa kur es būtu gājusi, ja es būtu nogriezusies uz Ķemeriem. Tā kā šobrīd eju pa tādu smilšu ceļu. Mašīnām paredzētu saulīt spīd, ir silti, ir forši. Bišķi siltāks nekā mežā. Uz veselību, Lora, paldies, Lora. Ir siltāks nekā mežā, tāpēc es domāju paiešu pa šo pusi, nevis pa mežu. Nedaudz sasildīties. Nav ļoti augsti, bet tās kājas nedaudz labas un nedaudz snīpīts no saules. Tā kā šobrīd dodos uz Antiņu ciemu pusi. Es skatījos laikapstākļus šodienai, un lietum nebija jābūt. Es nezinu, vai jūs redzat. Smidzina nedaudz. Cerams, ka vairāk par smidzināšanu neaiziet. Kaut gan nedaudz viņš stiprāks paliek, jo es nebiju ieplānojis lietu. Man nav lietas jaka, man ir džempers ar kapuci, kas nav ļoti lietas izturīgs. Un man jau ir slapas kājas, bet ko darīt? Neko. Tāpēc gan jau sajies, ne? Un, jā, kaut kā tā. Šobrīd esmu Antiņu ciemā. Eju uz Ķemera pusi. Kaut kur pa ceļam vēl ir kaut kāda sēra, dīķu laipa, kas nav baigi garā. Es domāju, varētu tur iegriezties. Jau ļoti ilgu laiku ceru, ka kaut kur būs soliņš, kur varētu piesaisties, varbūt tāpēc kaut ko pusdienām. Es neesmu ļoti izsalkusi, bet tas nav tik traki. Bet, jā, varētu piesaisties, jo es neesmu sēdējusi nekur visu šo laiku. Un stāvēt uz ielas es negribās, sēdēt uz zemes arī negribās. Nav īsti, kur piesaisties. Cerams, ka būs kaut kāds soliņš vai uz tās pašas laipas pasēdēt. Kaut kur citur, ne uz zemes. Lietumu es negatavojos, lietu es negaidīju. Ieliku austiņas zem kapuces, jo viņas bija iekrinātas somas starā, lai viņas nesamirkst. Tas kaut kā pasargāt. Zirdziņu reizim varētu kaut kur par ābolu. Kaut kas varētu kādu ābolu paņemt. Bet viss lietas. Tikpat ātri kā sācies, ir beidzies gan lietus, gan Antiņu ciems. Kaut kāds celiņš turpinās kādā rajonā, kādā pagastā. Es nezinu, bet Antiņu ciems šis vairs nav. Mēs esam ceļā uz Ķemeriem. Pusdienu pārtraukums. Ja kāds ies garām, es nezinu, vai viņi padomās, ka esmu pilnīgi normāli. Sēžu tīrās, baltās zeķītēs, un blakām mētās kodas. Un vairs jau ne baltas, nezinu, kādā krāsā, slapjas zeķis, apavi, kaut kāds biezpienas ieriņš. Tofu ieriņš, nedrīkst teikt biezpienas ieriņš, tur nav biezpiena. Tēja, apavi vienkārši. Tā kā miskrasts izlūk. Bet tik patīkami īstenībā bija pastāvēt plikās kājās. Un tagad zeķītēs esmu paņēmis līdzi, kā viņas saucās, laikam protēzeķis, es nezinu. Bet tās, kas ir tā kā, nevis parastas, bet tādas mīkstākas un siltākas iekšā.
kurš ir siltāks zeķis, bet viņš nav pavisam tā kā biežās siltāks zeķis, bet kurš ir foršs zeķis. Paldies manai mammai par to, ka man viņa tādus iedeva uzdāvinājumu, atdeva, nezinu. Viss drēbes ir netīras, bet cepuri viss ir netīri. Soma arī. Es domāju, ka cilvēks iekarām domā, ka esmu kaut bombas. Tas ir šeit pa kodiem zemes zemiem. Cilvēki brauc savos krūtīgos džipos garām un viņiem ir brīvdienu izbraukums ar ģimeni un tāds. Īstenībā, es jūtos labi, man patīk. Tā kā es uzlūku tīras siltas zeķis, man īstenībā parādījās vēl atkal dzīvot un varētu noiet vēl tikpat daudz. Nav tik daudz pelicis, tā kā tas arī ir forši. Bišķi jāpēd, bišķi jāpadzer, un tad jau var doties tālāk. Es nezinu, kā es iztos, ka jau gan jau ļoti burvīgi. Vakardienas bizīti, ko es vispirms vispār, lai iet gulēt, Un tad rīt man nebija laika neko domāt ar matiem, un īstenībā nav slikti. Tagad viņi sāk jukt ārā, un bišķi traucē, bet es viņu pārtaisītu, ko es dzīvēju, kas nedarīšu, man ir slinkums. Bet nepiņķerējās mati, viss stāv vienā vietā, viss smuki. Čiki-pupi. Jā, nekādu soliņus neatradu. Un šeit tie dēļi, kas ir kā laipa, viņi ir diezgan sausi. Nav īsti vispār slapji. Tāpēc ir nice. Ilgs nesēdēšu, jo tomēr tie ir slapjums un lēsums un ir slapji legingi. Tad kaut kur šajā neveldu, kura neiekarts tajā purvā. Jā. Paēdīsim jogurtiņus, padzersim tēju un tad jau lēdīsim tālāk. Rīktīgi foršā pudeli, jo tēju es uztaisīju 7:20 no rīta. Ir pagājušas 6 stundas. Es viņu neesmu vairs vaļā vispār, bet viņa nav ļoti karsta, bet viņa ir pietiekami, viņa ir silta. Es pat teiktu, var teikt, ka karstījā, ja bišķi apdzinājumē, un nav traki dzert var, bet 6 stundu laikā viņa vispār nav īsti izlaiduši nekādu savu karstumu. Tā kā forši, tagad sēžu, dzeru siltu tēņu, bišķi padzeršos un iesim tālāk. Neesmu īsti tāda izsalkusi, man ir lielais jogurts līdzi un arī greifrūts, bet neprasās. Man ir kabatā tie 2 āboli, ko es nočiepu no kāda ābeles, kas bija ceļa malā. Man arī sarunāts batoniņš, tādas lietas, ko es varu pa ceļam apēst, ja man sagribās. Tā kā, es domāju, lielais jogurts un brauks atpakaļ mājās. Labi, ka man ir kaut kādi mazie maisni līdzi, varēšu jaukt savas slapjās zaķis un miskasti. Jau nekur neesmu cilvēm redzējusi miskasti, kur varētu izmest ārā. Lai nebūtu jādienmēslo, ko es nedarīšu, ko atnesi, to aiznes. Jā, ielikšu maisiņā, ielikšu somā un tad ķemeros jau kaut kādu miskasti atradīsim. Tā kā tā, sēžu dzeru savu silto tēju. Paliek vēsi, tāpēc es drīz došos. Protams, ilgi par sevi priecāties nesanāca. Es jau esmu aizgājis no sērdīķiem, kur es biju pasēdēt pāris pusdienas un tā tālāk. Un izrādās, ka tur bija geocache, un es viņu paskatījos tikai tagad. Un atpakaļ iet es vairs nevēlos, tā kā... Jā, vismaz vienu, vai ne? Vismaz vienu. Apēdu mazo abolīti, vienu. Diezgan garšīgs tāds paskāps, bet diezgan garšīgs. Un tagad iet sernādīt. Ar pāris soļiem esmu iegājis Jūrmalā. Līdz stacijai ir minūtes 20. Un tad jau arī šis mazais, lielais vidējais svētdienas pārgājiens būs beidzies. Esmu ķemeru stacijā. Kāds laiciņš jāgaida vilciens, tāpēc pasēdēšu vienkārši uz soliņu, palasīšu grāmatu, izpildīšu saulēkā laiku un garšīgi mati. Un tad jau būšu ceļā uz mājām. Ir nogurumiņš, kopā kaut kādu pāri 20 kilometriem ir noieti. Bet forši diena. Bišķi slapjas kājas, jā, bet šo sīkums. Spīdēja forši saulīte, tad parādījās man apaņi palika augsti. Es izlūku tēju padzēties un sāka līt lietas. Paldies Dievam ir nojumīti un iet iespēja pasēdēt arī iekšā. Vienīgi es man bišķi salīju grāmatu. Sēšu grāmatu ar tēņu. Vilciens bija jāgaida stundu. Kaut tā pēdējā video, ko es filmēju, un tagad palika kaut kāds minūtes 40. Nepārās ir slapji. Nepatīkami.